Viņš izvaiko tāpēc, ka tas sausais ledus ir sasaldēta gāze. Jā, lai tā labi garšo, jā. Eksperimenti, priekšnesumi, pārvērtības un neizskaidrojami vielu maiņu procesi gan bērniem, gan pieaugušiem atkal lika noticēt brīnumam. Kuldīgas pilsētas svētku dzīves kuldīgā laikā 1905. gada parks bija pārvērties par eksperimentu parku, jeb laboratorijumu Goldingensis, kur ķīmijas un fizikas eksperimentu skola laboratorium.lv ikvienam interesantam ļāva izzināt un uzzināt ķīmijas pasauli. Cel augšā un lai iekšā. Ok, turi tu. Un man patīk vislabāk bērnu teiktais. Ja viņiem jautā, kā tas notiek, viņi saka, tā ir ķīmija. Ja, šeit ir īpaši ar to, ka ir svarīgi parādīt, nevis tā, ka tas ir tas un tas ir tas un tas, bet parādīt kaut to, kad tur ir kaut kāds noslēpums, tas ir kaut kas noslēpumains, un ka tur varētu būt, kaut kāda sava burvība, maģija. To var nosaukt kā grib, jā, savs kaut kāds īpašais tāds noslēpums. Un tas arī patiesībā piesaista. Kas tad tur īsti ir? Kāpēc tā notiek? Un ja kādam tik ļoti gribās uz to jautājumu atbildēt, ir visi materiāli pieejami internetā, mācību grāmatās un tā tālāk, atliek tik pētīt. Šodien stāstam par elektrību un radam dažādus trikus, kurus jebkurš var atkārtot mājās. Un tas ir mūsu uzdevums, lai viņiem rādās tas vēlējums kaut ko mācīties un izmēģināt. Tas ir svarīgais, lai viņi mēģinātu kaut ko uztaisīt. Atšķirība no tā, ko viņi dara skolā, mēs dodam viņiem mēģināt kaut ko pašiem uztaisīt, eksperimentēt, pārbaudīt savas hipotēzes. Arī zinātnes centra Zīno pārstāve ikvienā svētku apmeklētājā rosināja interesi par apkārtējo pasauli, veicot dažādus aizraujošus eksperimentus, piemēram, gatavojot balonu uz upu vai sauso šokolādes saldējumu. Kas notiek tad, ja tu saplaukšķināsi ar abām rociņām, saplaukšķini ziediņu spēcīgi? Dzirdējāt? Saplīsa tā kā stikls, jā, pilnīgi tāda skaņa bija un saplīsa mazos gabaliņos. Lūk, tā ir mācība mums visiem. Piesargāties, strādājot ar augstām vielām. Mūsu mērķis ir vienkārši ierosināt bērnos un lielajos bērnos arī tā skaitā zinātkāri, lai viņi interesējās un izprot visvienkāršākās lietas un arī vissarežģītākās lietas, un arī turpmākās dzīves gaitā turpina interesēties par visu, un lai saglabātu to mūžīgo interesi līdz pirmam vecumam, jo tas mūs visus padara jaunākus un priecīgākus. Arī paši laboratorium Goldingensis apmeklētāji bija priecīgi par iespēju redzēt ķīmijas procesus, tajos piedalīties un uzzināt jaunu informāciju par procesiem, kas notiek dabā. Ļoti jauki, ļoti jauki. Mēs viņus jau zinām arī iepriekš esam redzējuši, mums viņi ļoti patīk, ļoti labi viņi ir. Pilnīgi noteikti, ka tas spēj bērnus ieinteresēt un arī atvēlt no telefoniem, datoriem un tam līdzīgām lietām. Jā. Patīk, ar daudz ko te viss ir. Tāpēc, ka tur daudz ko var iegūt. Piemēram, jaunas zināšanas. Pielēja pienus, samaisīja ar kakao, ielēja sauso ledu un bija gatavs. Es redzēju, kā var taisīt krāsas vienu otrai, likt virsū tādu īpaši šķidrumu. Tur līdzsvarus varēja turēt ar naglām. Tur taisa interesantas lietas. Tā, jauc dažādas vielas kopā, kaut kas sanāk. Laboratorium LV profesionālie pasniedzēji Kuldīgas svētkos apmeklētājus mudināja pētīt un izzināt pasauli un apgūt eksaktās zinības rotaļīgā veidā, tā rosinot interesi par pasaules un dabas norišu likumsakarībām. Baiba Podniece, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.